Labrīt, cienījamās dāmas un godātie kungi. Jāsaka tā, laikam baložu saulītes šodien cilvēku lielāko daļu ir aizvilkusi uz dārziņiem, pie citiem mājas darbiem un par attīstību un lietām, kas saistīts ap un par notikumiem baložos. Varbūt šodien tā interese diskutēt ir čuču mazāk. Es to saku tikai tāpēc, ka laikam pirmajā pasākumā, ko mēs taisījām Ķekavā, bija 60 cilvēki, un tas atkal bija tāds pārsteigums. Pēc kādu laiku tad bija viena cita organizācija organizējas vienu pasākumu, tad atnāca 7, mums atnāca 60, un mēs teicām, wow, Ķekavā patiešām ir superaktīvi cilvēki. Bet laikam ar saulīti mēs īsti konkrēti nevaram. Lai vai kā, mans vārds ir Liels Kalniņš, es pārstāvu Jauno konservatīvo partiju, un šodien mūsu pasākumu mērķis ir būt kopā, diskutēt, apspriest tos jautājumus, tos izaicinājumus, kas ir būtiski un kas ir svarīgi Ķekavas novadam, jo īpaši šeit Baložos. Kas ir tie galvenie problēma jautājumi, kas ir tie galvenie risinājumi, kas ir jūsu galvās, ko jūs esat dzirdējuši, ko jūs esat domājuši, ko jūs varbūt līdz šim esat teikuši. Tās ir tās lietas, ko mēs gribētu jums kopā šodien pārunāt, pierakstīt moderātoru vadībā uz lielajām lapām, lai tālāk jau šīs visas domas nonāktu pie mums, nonāktu mūsu programmā, kas uz šobrīd jau, kā es saku, bez 5 minūtēm ir gatava. Bet, kā jau katrai, manuprāt, kārtīgam dokumentam, viņam nekad nav tāda pilnīga gatavības pakāpe, viņam vienmēr ir iespēja būt papildinātam. Un tas ir tas veids, kā mēs redzam savu darbu un darbību Ķekavas novadā kopumā. Runāt ar iedzīvotājiem, klausīties viņu idejas, klausīties viņu priekšlikumus un censties iespēju robežās šos priekšlikumus ielikt savā ikdienā. To mēs esam darījuši līdz šim, jau no savas darbības sākuma. Kā jūs zinat, tad Jaunā konservatīvā partija Ķekavā ir dzimusi no Pļauniekalna sākuma skolas. Jāsaka, sākām mēs ar ļoti vienkāršu lietu. Vecāki, kuru bērni mācījās šajā skolā, bijām ļoti priecīgi par skolu, par skolotājiem, par norisēm, un tad pēkšņi pavasarī mums paziņoja, ziniet, iepriekšējā pavasarī. Šito skoliņu mēs jauksim nost, bērnus uz kādu laiku iztaisīsim pa novadu, un pēc tam mēs mums uzbūvēsim jaunu skolu vietu. Skola nebūs pietiekoši liela, bet toties jauna. Vecāku sākumā tā kā bišķi apjuk, kāpēc tad tā un ko, un tad mēs lēnām garā sākām runāt ar pašvaldību. Sākumā šķita viss ļoti cerīgi, izveidojam ar pašvaldību kopēju darba grupu, skatījāmies visas vasaras garumā, kādas ir alternatīvas, vai šeit tiešām šo skolu jaukt nost, bērnus izkaisīt pa novadu ir labākais iespējamais risinājums. Nonācām līdz vairākām labām citām alternatīvām, iesniedzām viņas domē, sākotnēji šķita, ka tas viss tiks uzklausīts, bet pēc tam tomēr izrādījās ne. Nāca septembris slavenā domas sēde, kurā mēs arī organizējām laikam vienu no kuplāk apmeklētajiem Ķekavas piketiem, un domas vadošie deputāti nolēma tomēr Pļauniekalna skolu jājauc nost. Un tad šī vecāku grupa nonāca izvēles priekšā, ko tad darīt mums tālāk. Vai mums pakļauties šai vienkāršajai lietai, ka vietām, kur var attīstīt, kur var darīt, kur var nodrošināt tiešām bērniem, vecākiem, ģimenēm kvalitatīvu dzīvesvidi, vienkārši ļaut to visu izrādīt, vai arī tomēr rīkoties un darīt tā, lai šīs procesi ieņemtu kaut kādu labāku virzību. Tiešām šīs alternatīvas, kuras mēs izpētījām, piedzīvot savu realizāciju. Mums atlika 2 ceļi. Viens no ceļiem bija vērsties tiesā par bērnu tiesību aizskārumu, ko mēs arī darījām, un šeit paldies advokātu birojiem, kas mūs ir atbalstījuši. Otrs ceļš, ko mēs sapratām, ir, mums ir jāņem
karogus rokā un jādodās politikā. Jo strādājot pie šīs skolas projekta, mēs, jāsaka, iepazināmies ar neskaitām daudziem Ķekavas iedzīvotājiem, kuri intereses visdažādākajos veidos, kuru gods visdažādākajos veidos ir bijis aizskarts. Un jāsaka godīgi, kamēr tu dzīvo savā mājā, savā ielā, savā apkaimē, tu varbūt netik daudz to sastopi un netik daudz dzirdi, un tāpēc varbūt arī neesi tik ļoti pārsteigts par to visu. Bet strādājot pie Pļauniekalna skolas projekta, tas tiešām bija šokējoši, ko mums nācās dzirdēt no apkārt esošiem apkaimēm, gan Valdlaučos, gan Valožos, gan Ķekavā, gan Daugavā un citās vietās. Daudz, ko jūs droši vien esat lasījuši arī internetā pēdējā laikā, bet tas, ko es gribu teikt, kas bija mūsu pieeja jau tajā brīdī, novembrī, oktobrī, ir tas, šo visu var darīt labāk. Šo visu patiešām var darīt ievērojami kvalitatīvi labāk. Un tā mēs nolēmām, ka mēs veidojam savu organizāciju, izlēmām, ka jaunā konservatīvā partija ir partija ar tām vērtībām, kas mums ir pieņemamas, apvienojam daudzus cilvēkus Ķekavas novadā, un te mēs esam. Mēs kopš februāra 18. organizējam šādas te ideju brokastis katrā kaimē, lai satiktos ar iedzīvotājiem, lai dzirdētu viņu idejas, viņu priekšlikumus, lai tiešām saprastu, kas patiesībā Ķekavas novadā notiek. Vienlaikus, protams, arī, lai izstāstītu, kas tad mēs esam jaunā konservatīvā partija Ķekavā, jo daudzi droši vien mūs nezina. Jo mūsu rindās, jāsaka tā, nav gandrīz neviena cilvēka, kurš ir bijis politikā vispār. Ir viens Andris Ceļmalnieks, Daugavas skolas direktors, kurš ir arī šī Ķekavas novada domas sasaukuma deputāts. Tātad mūsu atpazīstamība, kā saprotat, ir ļoti maza, bet toties mēs esam ņipri, darbīgi, čakli, gudri, un tāpēc mēs strādājam un šobrīd jau varam teikt, ja mūsu Ķekavā pazīst daudzi, kā es saku, piebrauc ar mašīnu pie veikala, šitā tā konservatīvā partija, cilvēks ieraudzīs uz aizmugurējā stikla uz līmīgi. Labi, mēs par jums balsosim. Saku, kāpēc jūs balsosiet? Jums vismaz vienīgiem ir kaut kāds idejas, ko te darīt. Es saku, paldies, jūs es neesmu redzējis nevienā pasākumā, bet man prieks, ka jums ir tāds novērtējums par mums. Tas ir tas, ko par mums domā, par mums runā Ķekavā, un mēs patiešām no sirds gribam darīt visu iespējamo, lai šīs cerības šo ticību attaisnotu. Tā, pirms mēs ķeramies pie šīs dienas darba grupām, es gribētu tādu īsu ievadu semināriņu lekciju par to, ko tad mēs vispār redzam un kāds ir tas mūsu šī brīža virzība attiecībā uz politiskajām lietām. Bet pirms tam es droši vien gribētu iepazīstināt ar tiem komandas cilvēkiem, kas ir šeit no mums. Bērziņkungs, lūdzu, Bērziņš, viens no mūsu kandidātiem arī šodien darba grupas vadītājs Zintrumir. Katlakalna sākuma skolas mācītājs vadītāji, šobrīd arī aktīvi darbojās mums līdzi un būs kandidāti. Līga Tīsiņa, Mēlopi. Vai jūs zināt, kur ir Mēlopi? Vai jūs zināt, ka Mēlopi ir Ķekavā, Ķekavas novadā? Kolēģis krāti galvu, tas labi. Jā, tas ir interesanti īstenībā. Mēs esam liels novads un ļoti, ļoti daudz cilvēku nemaz nezina, ka Daugmala ir Ķekavā, varbūt zina, tāda liela, tur baseins, tur bērni brauc peldēt, bet Mēlopi, kur ir mežinieki, kur ir plakanciems, ja? Tās tādas attālinātas teritorijas, kas tur var zināt, kad arī tas ir Ķekavā. Andris Valanskis. Lūk, vēl viens no mūsu godājumiem deputātu kandidātiem. Raivis Strauds. Šodien būsiet arī kopā ar viņu darba grupās. Olafs Plūdziņš. Jau mums, kā iekšējā slēngā saka, mūsu drošības eksperts, jo vairākas brokastis pēc kārtas ir vadījis drošības darba grupu. Tā, kas mums vēl ir? Dainis Rasa. Mums ir šaubulīgākais deputātu kandidāts. Lūdzu. Jā, un Aija, drīkst es aicinātu arī tevi. Aija Murde, arī tātad mūsu deputātu kandidāti.
Nu, lūk, es ceru, ka es neesmu nevienu aizmirsis. Tādi mēs esam. Ar mums jūs, es ceru, varēsiet parunāties arī kafijas pauzē, uzdodot personiskākus jautājumus, ja tādi būs. Ķeramies pie prezentācijas un tad jau nonākam pie darba lietām. Jā, varbūt mazliet paskatoties, tad kas tad ir tas, kas ar mums ir noticis pirms gada? Es atvainojos pirms 4, kā es saku. Reiz dzīvoja cerība. Mums katram, arī maniem kolēģiem, mums bija cerība, ka mēs aiziesim uz pašvaldību vēlēšanām, atdosim savu balstu par kādu partiju un tās lietas ies uz priekšu. Dosim savu uzticību un dzīvosim skaistā sakārtotā Ķerkavas novadā, tā kā tas mums ir zināms šobrīd notiek, teiksim, Siguldā, Mārupē, Ādažos, un tā mēs varētu saukt daudz pašvaldības, kuras nav ne lielas, ne mazas, ne bagātas, ne nabagas, bet kuras tiek racionāli saimnieciski apsaimniekotas, un tāpēc pie viņām nav situācijas, kurās pērk lielus nekustamos īpašumus par 2 reizes dārgākām cenām, nekā tas ir pērk varbūt citas lietas, kas varētu būt risināts efektīvākā saimnieciskā veidā, nejauc no skolas bērniem un tā tālāk. Nu jā, bet mēs devām šo uzticību, bet piedzīvojām kaut ko tādu, kas mums radīja vilšanos. Un visticamāk tā vilšanās ir tā, kas mūs visus pavada šodien. Un tas ir tas grūtais mirklis, kurā mēs esam visticamāk visi Ķerkavas novada iedzīvotāji, jo mums atkal 3. jūnijā būs jādodās uz vēlēšanām un jādod valsts par kādu cilvēku. Bet tas, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējā 4 gadu laikā, ir kaut kas līdzīgs, ko mēs redzam uz tās ceļazīmes. Ja? Tātad mums ir bijuši daudz dažādu lēmumu, daudz dažādas lietas, bet viņas neved uz to attīstību, uz kuru novada iedzīvotāji vēlās, kur ir pieejama vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur ir pensionāriem pietiekoši labi apstākļi, kur viņiem sanāk kopā nodarboties ar saviem hobijiem un citām lietām, kur ir bērniem un jauniešiem kvalitatīva skolas vide, kur viņiem ir iespēja gūt labu izglītību, lai iegūtu pašus galvenos pamatus savai turpmākajai dzīvei un tā tālāk. Nu jā, un tad ir vienā brīdī daudzos iedzīvotājos ienāk tā doma, bet vislabāk būtu, ka nāktu viens tāds vīrs, tāds ar rungu rokā, izdzenātu tos visus esošos deputātus un nostātos tāds cerpers un tagad visu pārvaldīt. Nu, tur mums ir daži piemēri pie jūsu pilsētās, kur ir viens vīrs, kurš pārvalda un visi ar to ir priecīgi un tā. Bet mēs tomēr sakām, varbūt to var darīt savādāk. Varbūt to var darīt izmantojot tās vērtības un tās lietas, kas ir jau iesakņojušās mūsu galvās, to demokrātiju. Izmantojam cilvēkus, kas ir mums apkārt. Izmantojam Baložu novada iedzīvotāju viedokli, lai būvētu Baložas nevis kaut kā, bet tā, kā ir ērti Baložu pilsētas iedzīvotājiem. Būvējam Zaugmalu, Katlakalnu tā, kā vēlas šo apkaimi iedzīvotāju. Tas ir tas, ko jaunā konservatīvā partija tiešām grib izdarīt. Un te droši vien ir svarīgs jautājums. Kāpēc pirms 4 gadiem mēs uzticējām savas balsis kādam, kurš nav attaisnojis to uzticību, ko mēs viņiem devām? Un te es gribu teikt, cienījamie vēlētāji, visticamāk, svarīgākais jautājums, kas mums katram ir jāpārdomā. Mēs esam laikā, kurā katrs nāk un kaut ko sola. Atnāk jaunā konservatīvā partija kaut ko pasola, atnāk cita partija pasola, atnāk vēl nākošā partija kaut ko pasola. Un mums starp visiem šiem daudzajiem solījumiem ir jāsaprot, kas tad ir tas, kas nevis tiks solīts, bet patiešām izdarīts. Un man jums ir viena vienkārša recepte piedāvājuma. Pajautājiet tiem cilvēkiem, kas jums sola, kā viņi to izdarīs. Neķeraties uz tām milzīgi daudzajām kritikām par to, ka tas ir slikti un šis ir slikti, un tur ir nosvaltēts šķīvi un te ir uzcelts greizi. Jautājiet, mīļie cilvēki, kā to visu izdarīt labāk. Jo tikai tie cilvēki, kas spēs patiešām iedot konstruktīvu, kvalitatīvu atbildi, kā
varēs pārvaldīt šo novadu tādā veidā, lai viņš patiešām veidotos, attīstītos atbilstoši iedzīvotāju interesēm. Tas ir mans ļoti sirsnīgs lūgums jums. Jā, mums atkal ir dot iespēja. Mums atkal ir dot iespēju 3. jūnijā aiziet uz vēlēšanām un izdarīt savu lēmumu, atdot balsi. Svarīgākais, kas droši vien ir mums šeit klātesošiem, saprast, lai par kuru partiju jūs balsosiet, svarīgākais ir aiziet uz tām vēlēšanām. Jo jūs ziniet, ka Ķekavā vēlētāja aktivitāte ir, diemžēl, 51–49%. Tā ir ļoti zema aktivitāte. Tas nozīmē, ka tikai puse no visiem novada iedzīvotājiem kaut kādā mērā ir ieinteresēti. Kas šeit notiek? Kā šeit notiek? Un tad pēc tam, protams, mums ir žēl, ka kaut kas notiek ne tā, mēs neesam dzīvojuši līdzi, mēs neesam piedalījušies šajā lēmuma procesā. Un tas ir tas, ko mēs jums gribam aicināt. Piedalieties paši un aiciniet savus draugus, aiciniet savus pazīstus. Sakiet, tas ir par īstam. Tas nav tā, ka Neils atnāks vienā sestdienas rītā un stāsta jums, mēs tagad iesaistīsim sabiedrību, mēs tagad klausīsimies jūsos, tad atnāks vēlēšanas, un tad Neils pamās ar baltu kādas laktiņu teiks paši. Mēs visi tur esam iekšā, nu tagad līdz nākošajiem 4 gadiem, tad mēs atkal pie jums atnāksim. Tā nav tā pieeja. Es to tā neesmu dzīvē redzis darīt, strādājot savā darbā 14 gadus vairāk tieši saistībā ar pilsētu attīstību. Tā nav tas veids, kā mani kolēģi ir raduši darīt savu darbu. Ja mēs atnākam un sakam, ka mēs darīsim, tad mēs daram un izdaram. Un to mēs pierādām caur to cītību un uzcītību, kā mēs esam strādājuši pie Jauniešu Kalnu skolas projektu un citiem. Kas tad ir tas, kas mums ļauj domāt vai sapņot, ka mums izdosies? Mēs strādājam ļoti rūpīgi pie tā, lai šajās vēlēšanās par jauno konservatīvo partiju uzzinātu. Un mēs patiesi ticam, ka cilvēku uzticība mums būs gan liela un vismaz 6 deputāti tiks ievēlēti no jaunās konservatīvās partijas jaunajā sasaukumā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Vai tā ir mūsu politiskā ambīcija? Varbūt, to var teikt, ka tā ir mūsu politiskā ambīcija. Mūsu patiesais mērķis ir mainīt Ķekavas politisko kultūru. Sākot ar to, ka politiķiem ir jāieklausās iedzīvotāju viedoklī, un beidzot ar to, ka kamēr Ķekava pārvaldīs 17 rūķīši, kur nāk no katras no savas partijas ar savām domām, šeit nekad nebūs strauja, mērķtiecīga attīstība. Tāpēc mūsuprāt, Ķekavā ir jāpanāk situācija, kur ir vairākas lielas, spēcīgas partijas, kas strādā ar saviem vēlētājiem, kuriem ir liels vēlētāju atbalsts un kurām tiešām ir vīzija un redzējums, kam jānotiek šajā novadā. Un cilvēkiem ir jādod viņiem uzticību. Un tajā brīdī, kad šeit būs 3–4 partijas ievēlētas, kas izveidos labu koalīciju savā starpā, tad es ticu, ka mums nebūs tādu stāstu, par kuriem mēs esam spiesti lasīt pēdējā gada laikā, jo īpaši daudz. Otra lieta, ko mēs gribam un ko mēs jau darām šobrīd un turpināsim darīt, neatkarīgi no tā, vai mūs ievēlēs vai nē, mēs turpināsim stiprināt Ķekavas novada apkaimes. Kas ir apkaime? Apkaime, kā piemēram Baloži, ir viena apkaime, tā ir teritorija, kur ir pietiekoši daudz māju, kur ir pietiekoši daudz cilvēku, kur visiem ir kaut kāds kopīgs intereses un viņus viedo kaut kādu teritoriālu vienību. Baloži, teiksim. Tie ir tie paši Melu Lakanciems, kas šobrīd sevi izstrādās grib saukt par mežaniekiem. Tas ir tas pats, tie paši Valdlauči vai tas pats Katlakalns. Cilvēki, kuri dzīvo kādā konkrētā teritorijā, bet kuri līdz šim savā starpā nav pietiekoši daudz darījuši, lai sāktu sadarboties, lai sāktu domāt, kas ir tās problēmas, kas ir manā ciemā, kas ir tās problēmas, kā es viņus varu izsināt, ko es varu darīt kopā ar domi un ko es varu darīt pats, kas starp citu ir ļoti būtiska lieta, uz ko mēs arī aicinām savus atbalstītājus un partnerus vienmēr sakām, nenākam tikai un neprasam no domas, domājam, ko mēs varam darīt arī paši.
Nu, tās ir tās galvenās lietas, ko mēs gribētu mainīt un darīt, un kā mēs panāksim savu solīto. Ja par būtiskajām lietām runājam tālāk, tad kas ir tās pārmaiņas, kas jāveic ir nekavējoties. Mēs visi zinām stāstu par nekustamā īpašuma nodokli, kurš, diemžēl, kā melna mākoņa sabiezēks, ir daudz cilvēku galvām, kur nodoklis jau parādās 3 ciparu, 4 ciparu skaitlī. Un daudzi pēkšņi nonāk situācijā, ka vai tiešām es iegādājos māju un zemi un visu pārējo, lai 20 gados to nopirkt vēlreiz, visticamāk, ka nē. Mēs redzam, ka mums ir jābūt lojāliem saviem iedzīvotājiem, un ja tu esi šeit deklarējies, tad tev pienākās 50% atlaide. Un ja tu esi daudzbērnu ģimeni, tad tev ir jābūt 70% atlaidē, jo tu jau rūpējies par šīs valsts un šī novada nākotni ar to, ka tev ir vairāk bērnu kā viens. Un, protams, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un masturīgajiem ir jābūt maksimāli iespējamai atbrīvojumam no šī nodokļa. Nākošā lieta, kas mums šķiet ļoti svarīga, mums ir jādod atbalsts bērniem, ģimenēm, un šeit ļoti praktiski. Brīvpusdienām ir jābūt sākot ar bērnu dārzu un beidzot ar vidusskolu. Daudzi mums jautā, kur te jūs ņemsiet to naudu, kā te jūs dabūsiet to 1,6 miljonu, par ko nodrošināt šo lietu. Jo, lai visiem Ķerkavas novada bērniem iedod brīvpusdienas, kā orientējotā izmaksas ir 1,6 miljonu gadā. Atbilde ir ļoti vienkārša. Paēdis bērns ir laimīgs bērns. Laimīgs bērns mazāk slimo. Mazāk slimojošs bērns ļauj tētim un mammai iet uz darbu un pelnīt naudu un maksāt nodokli. Es nerunāju šeit no savām fantāzijām, bet no Igaunijā veiktu pētījumu, kur 2 gadu garumā tika aptaujāts vairāk kā 50 skolas, kas tika iesaistītas speciālā pilotu projektā, kur rezultātā pierādījās šis vienkāršais fakts. Dodam brīvpusdienas bērniem, jo mums ir dažādas ģimenes ar dažādu turību, un dažiem šīs brīvpusdienas ir patiešām ļoti, ļoti svarīgas. Un galu galā novads īstenībā iegūst no tām. Nākošais, kā mēs varam bērnus nodrošināt ar kvalitatīvajām brīvpusdienām, ir barojam viņus normāli. Es atvainojos. Nebarojam viņus ar lētāko, barojam viņus kvalitatīvi. Neliekam viņiem katram priekšā lielu kartupeļu piespiedu šķīvi, ja viņš varbūt grib apēst tikai pusi no tā. Kāpēc mēs 40% pārtikas izmetam katru dienu ārā? Kāpēc mēs par to vienkārši samaksājam? Kāpēc mēs 40% no 1,6 miljoniem izmetam miskastē? Varbūt atrodam veidu, kā mēs bērnus varam barot tādā veidā, lai mēs varam to darīt lētāk un efektīvāk. Nākošā būtiskā lieta ir ceļu programma. Tas, kas, protams, rūp mums daudziem. Mēs zinām, cik daudz kļūdas ir pieļautas Ķerkavas plānošanā, cik daudz ceļi ir privāti, cik daudz ceļi ir, kuriem ir 20, 40, 60 saimnieki, ar kuriem gala rezultātā neko nevar izdarīt. Šobrīd ir virkni labi piemēri, kā šos jautājumus risināt, un šī visi dati, šīs visas vajadzības, viņas ir jāapkopo vienā dokumentā. Plānotājiem pie tā būs čakli un rūpīgi jāstrādā, un šī ceļu programma ir jāizveido, un katram novada iedzīvotājiem ir jāiedod skaidra sajūta par to, mans ceļš, ja ne 18. tad 20. gadā tiks rekonstruēts, tiks uzlabots, man šeit būs iespējas braukt kvalitatīvākos apstākļos. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Atkal, tās pašas mūsu mašīnas lūst vairāk, mēs braucam pa bedrēm vai gandrīz neizbraucamiem ceļiem. Tā pati uzņēmējdarbība no tā cieši ievērojama. Ja lielajām mašīnām ir jābrauc pa bedrēm un viņām nepārtraukti ir jābūt papildus remontētām. Nu jā, es tā varētu turpināt droši vien ilgi, bet pārējās svarīgās lietas ir ieliktas mūsu programmā, ar kuru jūs varēsiet iepazīties gan šeit klātienē, gan arī pēc tam tiekoties ar mums individuāli. Būtiskākā lieta droši vien, ar ko es gribu noslēgt, ar vienu gana
grandiozu skaitli, ko mēs sarēķinājām, ko maksās tiem vecākiem Pļaunieku kalnu skolas nojaukšana. Orientējoši doma pieņemot lēmumu nojaukt šo skolu, katrai ģimenei uzliek gada laikā papildus 2000 izdevumus. Un tas ir tas, kas mums nav saprotams, mīļie kolēģi. Kāpēc mēs vadām un pārvaldām savu pašvaldību tā, nevis lai būtu par saviem iedzīvotājiem, dotu viņiem, palīdzētu viņiem, attīstītu viņu vajadzības, bet gluži otrādāk, izdarīt gandrīz visu iespējamo, lai cilvēkiem, kas šeit dzīvo, īstenībā būtu dzīvot vēl dārgāk. Jo bērni būs jāved uz Rīgu, bērniem būs pulciņi jānodrošina Rīgā, un tā visa gala rezultātā viens no vecākiem ceturdaļas slodzē vai pusslodzē kļūst par šoferi, kurš no rīta bērnus ved uz skolu, sevišķi kamēr viņi ir mazi un kamēr viņi paši nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Brauc atpakaļ, brauc uz darbu, brauc atpakaļ uz skolu, ved viņus uz pulciņiem un tā tālāk un tā tālāk. Vai mēs to tiešām varam nosaukt par racionālu dzīvošanu, vai labāk paņemam, izprojektējam, realizējam vienā no daudzajiem kartupeļu laukiem, kā mēs smejamies Katlkalna apkārtnē, kur ir uztaisīt adekvātu skolu, tā, lai nevis viņi ir uz pusi par mazu, bet tā, lai viņi ir pietiekoši liela arī 19. un 20. gadā, un iedodam cilvēkiem iespēju. Rādām vidi, par kuru mums pašiem ir prieks. Tas ir tas, ko mēs, jaunā konservatīvā partija, gribam darīt, un tas ir tas, kur mēs aicinam mums palīdzēt. Un tāpēc es gribētu pāriet pie tās daļas, ko mēs saucam par darba grupām, un proti, par cik mēs esam šodien drusku mazāk, kā mēs cerējām, mēs gribētu aicināt visus tos, kas ir, sapulcēties pie šiem 3 galdiem. Ja es tā drīkstu. Es biju tik zavaizīgs, ka jūs iemdāt. Taču katram no galdiem būs sava tēma. Un sāksim ar to, ka šis galds mums būs atbildīgs par transportu. Šis galds mums būs atbildīgs par izglītību. Tā, šis galds mums būs atbildīgs par sociālajām lietām. Šis galds, pie kura jūs nonāksiet, bet pagaidām vēl nē, uzņēmējdarbība. Šeit būs drošība. Šeit būs sadarbība ar pašvaldību. Un noslēdzošais būs sports un kultūra. Lūk, katram galdam būs savs moderators. Viens no JKP cilvēkiem un pie transporta es gribētu aicināt Raivi. Lūk, viņš ir tas cilvēks, kurš būs atbildīgs par jūsu darba organizāciju tuvākās 10 minūtes. Šeit tātad mums ir izglītība, Nokalniem bagātā izglītības speciālista Dzintra būs atbildīga par šo darba grupu. Šeit sociālos jautājumus mums vajadzēja pārvaldīt Andrim Ceļmalniekam, bet viņš, diemžēl, ir šobrīd ceļā. Tāpēc es aicināšu Taini. Naču, tu mums būsi sociālais eksperts. Sociālā darba grupas vadītājs. Un Līga nāk mums palīgā. Ļoti labi. Ļoti labi. Tā, ko mēs tagad darām? Mēs esam darba grupa, kurai ir katram 2 galvenie uzdevumi. Definēt šajā jomā jūsuprāt būtiskās problēmas un nākt ar saviem priekšlikumiem, kā šīs problēmas risināt. Kur par izglītību, kur par transportu, kur par sociālām lietām. Un šitādā veidā mēs strādājam 10 minūtes. Pēc tam mēs tādā draudzīgā korītī pārceļamies pie nākošā galda. Sociālā grupa tālāk strādās pie uzņēmējdarbības, tālāk pie drošības, un tā ik pa 10 minūtēm mēs mainīsim galdu. Darba uzdevums nemainās. Jūs vienkārši atstāsiet uz lielās smukās lapas savu redzējumu par būtiskākajām problēmām un savus risinājumus.
Tā mēs darbosimies tik ilgi, kamēr mēs nonāksim, kamēr katrs būs bijis katrā no darba stacijām. Labi? Vai visiem klātesošajiem ir skaidri spēles noteikumi? Ļoti jauki. Sirsnīgs paldies. Es gribu atklāt pirmo sesiju. Nezinu, mēs te saucam U un tu. Vienmēr sakot, laiks ir sācies, esam čakli un darbojamies. Veiksmīgi. Paldies. Un paldies Līgai par šiem jaukajiem pušķīšiem, kas ir uz katra galva. Līga ir šī dāma, kura mums šodien patiešām no rīta pārsteidza. Ieradās ar groziņu, kurā bija daudz maz groziņu. Paldies, Līga. Labi, veiksmi darbā visiem. Tās lietas, kuras ir gūšas vislielāko Balložu iedzīvotāju atbalstu. Savukārt, tās, kas ir tās atbalstītākās, nonāk, kā jau es minēju, tālāk pie mums programmā un radīsim caur ekspertu analīzi iespējas, kā to izdarīt. Paldies, vārds Revim. Transporta problēmas mums bija dažas, bet lielas. Veloceliņš. Lielais novada veloceliņš, kas savienot mūs ar Rīgu, lai tiktu ar velosipēdu uz Rīgu. Un A7 šosejas šķērsošana. Protams, arī sastrēgums uz A7 Balložu pagriezienu. Bet tās ir lielākās problēmas. Un risinājums, tātad, ja es būtu zelta zivtiņa, es noteikti izpildītu vēlēšanos par brīvbiļetēm pensionāriem. Un iedot jums veloceliņu un gājēceliņu. Trešais risinājums - brīvā improvizācija. Ievēlēties vēlēšanos. Kas tā pa karti, ko jūs tur sazīmējāt? Tas ir, tā ir Valdlauču taksobusa nāves cilpa, ko izpilda no Valdlaučiem.
Visi pasažieri to var izbaudīt. Jā. Kur tas ir? No Vādlaučiem, ka brauc. Lai no Vādlaučiem tiktu uz Ķekavu. Te ir joslu sadalījums. Viņš iebrauc Maksims tajā. Bet viņš uztais tādu skaistu. Aha. Krustojums pie picērijas. Nēsošā gāja pārēj un bīstamais punkts. Šeit. Tāds aktuālākais. Labi. Šodien. Labi, superīgi. Paldies, Raivi. Paldies visiem, kas transportā piedalījās un deva savas domas pārdomas. Nākošā grupa mums ir drošība. Olaf, man jau jāsaka jau, kuru reizi mūsu galvenais drošībnieks ir Olafs. Kā vienmēr drošībā mēs ejam automātiski transporta drošībā. Man gan jāatzīst, ka mēs iepriekšējās brokastīs mēs diezgan aktīvi arī ieejam, teiksim, tajā drošībai vispār kā tādai, kā sabiedrības drošībā atrašanās publiskās vietās, tāpat video novērošana tā lieta, diezgan daudz kristalizējas, tad, šodien kaut kā šeit es to nemanīju. Man, laikam, Baložos ir samērā droši tomēr vietējie jūtās, tad tas man arī priecē, bet, protams, bija tās dažas lietas, kur ir vietas, tepat aiz tās pirts, kur kontingents izklaidējās dažādi, bet tā pamat būtība tomēr ir diezgan šie gājēji, velobraucēji drošība un atrašanās uz lieliem ceļiem. Tā kā, kā mēs redzam, ka velosipēdistu ritiņbraucēju drošība ir ļoti ar lielu pārsvaru redzēt ir uzvaru. Kad otrs balsojums mums pa Titurgas ezeru, ka tur ir droši piekružots un kājas var sagriezt un tādā veidā. Tā infrastruktūra būtu jāpaskatās. Mēs šodien bija dažas nianses arī par dzīvniekiem un dzīvnieku atrašanās nepieskatīti uz klaiņošanu, bet man gribās ticēt, ka to tomēr jau ar esošajiem rīkiem un mehānismiem ir viegli kontrolējams šis pasākums. Tā kā, tas ir, manuprāt, visur, gan transportā, gan kur, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, es teiktu, tas viens no darbiem ir tiešām vēl infrastruktūras uztaisīšana, tas ir visās ideja brokastīs nāk ārā ar lielu uzvaru, tā kā, tas arī tā radīs īstenībā to drošo pārvietošanos mūsu gājējiem un vēl braucējiem. Tā. Jauki, paldies. Paldies visiem drošības. Ejam tālāk pie sadarbības. Uldis, es vienā brīdī piegāju klāt, kā mums ir revolucionāra ideja. Tad es saprotu, ka mēs beidzot visi tiks iepazīstināti, kas bija revolucionārā ideja. Revolucionāra, labi, tad uzreiz pie revolucionārās idejas. Revolucionārā ideja bija Baložas par novadu centru. Ideja ir fantastiska kā māja, bet viņai ir arī savs pamatojums, un cilvēki pa ceļam lielākoties visiem ir Baloži, nevis Ķekava, tāpēc savas domu grauds tajā visā ir, tā kā ir jāskatās, kāpēc šāda vēlme vispār ir radusies un kā to var izsināt, tā kā ir kaut kādas lietas, kas pietrūkst. Un tās lietas, kas pietrūkst, mums tas populārākās problēmas bija tādas, ka mēs runājam par komunikāciju ar pašvaldību un izskanēja, ka šobrīd mūsu šita pašvaldības avīze nav objektīva un ir diezgan tendenciāli vienpusēji. Cilvēki vēlētos vairāk informācijas un redzēt arī ātrāk un vienkāršāk atrast informāciju, kas par Baložiem vai par savu konkrēto apkaimi. Lai nav jāmeklē jāšķies Ķekava, kaut kas bišķiņ par Baložiem, bet tad var ātri un vienkārši atrast ieraudzīt to, kas ir par savu apkaimi. Tad vairāk informācijas, mazāk propagandas un vairāk informācijas tieši par apkaimiem. Un
iedzīvotāji grib redzēt savus deputātus, grib ar viņiem aprunāties regulāri, vismaz reizi ceturksnī, lai deputāti atbrauc pirmos arī pēc vēlēšanām, ne tikai pirms vēlēšanām, ne tikai pēc kaut ko vajag no iedzīvotājiem, bet arī, lai iedzīvotāji var pateikt savas vajadzības, savu viedokli izteikt, jo ir viedoklis arī, kas ir izskanēja un kas ir atzīmēts, ka Baloži pēc sajūta, ka viņš tā kā novada nomali ir palikuši šobrīd, nav vairs tā sajūta, kas bija kādreiz, ka Baloži tā kā, sava pilsēta, savs centrs, tagad ir kaut kāda, nezinu, cik objektīvi pamatoti jāskatās finanšu datos, bet sajūta ir, ka nauda Baložos neatgriežas. Un nav sajūta, ka tiek veikts investīcijas un ka Baloži tiek attīstīti. Un tāpēc arī radusies šī revolucionāras priekšlikums ir radies, ka Baloži par novadu centru. Tad skatīsimies. Paldies! Labi. Paldies visiem cilvēkiem. Runājot par komunikāciju, es gribētu uzsvērt vēl vienu lietu, ar ko jaunā konservatīvā partija ir ievērojama atšķirīga no visām citām, kas varbūt mēģinās arī daudz ko labu darīt. Mēs esam savā starpā, visi deputāti kandidāti vienojušies, ka katrs ir atbildīgs par kādu apkaimi. Tas nozīmē praksē ko? Tas nozīmē, ka par Baložiem ir Dainis raksta. Diemžēl viņš man ļoti atvainojās un teica, ka viņiem ir šodien izstāde Rāmavā, un viņam bija jāatgriežās pie saviem kolēģiem, lai darītu savu darbiņu. Viņš nevarēja būt līdz pašām beigām, bet viņš ir tas cilvēks, kurš ir atbildīgs par notikumiem Baložos un būs arī atbildīgs pēc tam, kad beigsies vēlēšanas. Tas nozīmē to, ka mēs būvēsim to sistēmu tādu, ka Baložu cilvēkiem nebūs vienkārši jāiet kaut kādā mistiskā vienā telefonā vai kaut kā tam līdzīgi. Šeit būs savs cilvēks, kurš no mūsu puses būs atbildīgs, ar kuru veidosies kontakts, kurš, es ceru, turpinās strādāt pie lokālās kopienas attīstības, pie biedrības attīstības un pie kuriem būs vienkārši iespēja aiziet un aprunāties par tām lietām, kas jums ir svarīgas. Paldies! Tas par sadarbību. Ejam tālāk, sports, kultūra, Līga. Taču mums esi sportists neitēji. Un kultūrāli arī. Nu tātad par sportu un kultūru. Tas mēs kā mēs nonākām kopējā sanāksmē, kā Baložos viss notika, kultūras nams dara brīnišķīgu darbu. Vietēji uzskatīt, kas ir labākais kultūras nams novadā, kur notiek labākās lietas. Par to viss būtu tā kā kārtībā, bet ir kaut kādas lietas, ko vienmēr var darīt labāk, ne tikai Baložos, bet kopumā novadā. Nu lūk, un tā pirmā lieta, ko gribētu kā ir tā takta, es saprotu, ka bija teikts, no pašvaldības puses attiek tā kārtu, bet cilvēks saka, ka viņi nevar attiekt ar nevienam kārtu. Tur ir kaut kas darīts, bet es saprotu, ka viņi izdarīt garam, un tas ir ļoti svarīgi. Cilvēki grib tikt pie ezeru un baudīt viņu apkārtni. Tieši tas pats ir tā būtiskā lieta, ja iekštelpās, par ko es teicu, viss tā kā ir ļoti jauki, tad trūkst notikuma ārpusē. Cilvēki ilgojās pēc vasaras, pēc brīvdabas, un ļoti gribētos gan ārpus parku, kur nodarboties sporta, gan fiziskajām aktivitātēm, šeit varētu domāt tālāk, ka mums ir bērnu spēļu laukums, gan gribētos estrādi. Tie risinājumi tur tālāk arī tā kā nav atzīmēts, bet tas likās svarīgi, kad tas risinājums bija, kad stadionā iespējams būs arī koncerts iekšā jaunumā, kas ir plānots, un tur varēs daudz ko foršu darīt ne tikai saistībā ar sportu, bet arī ar kultūru. Nu, un tad tāda liela sāpīga lieta bija tas, kur mēs secinājām kopumā par novadu, iespējams neizdošanās iemesli daudzos citos kultūras centros ir tādēļ, ka iesādes ir politizētas. Un mums piedāvājums bija, kā vadītāji tiek izvēlēti konkursu kārtībā, un konkurss notiek reiz 4 gados. Un, ja vadītājs ir bijis labs, viņš paliek uz nākamajiem 4 gadiem, ja viņš nav pietiekami, mēs netiek nomainīts. Un tādā veidā mēs panākam to, ka vadītāji ir savās lietās nevis tāpēc, ka viņi tur ir vienkārši, tāpēc, ka viņi kādam patīk, bet tāpēc, ka viņi ir patiešām vadītājiem līderi. Nu tā, paldies! Labi, paldies! Uzņēmējdarbība. Lieta ļoti būtiska lieta, kā es vienmēr saku, kas rada vērtību, kas rada mums darba vietas, kas rada mums nodokļus, kas rada, daudz labas, ceru vēl vairāk labas lietas nākotnē Ķekavas novadā un Baložos. Uzņēmējdarbība, kur mums bija Dainis. Jā, Līga varbūt turpinājām.
kaut kādu skaidrību par mazo vidēju uzņēmēju darbību, un sajūta ir, ka nav tā vidi piemēra par šeit veidot. Un primārais atkal ir kā iepriekš trūks telpas, modēļ faktiski no kā kopnāk trūks telpas, mazajiem vidēju uzņēmēju darbībai. Un tas, ko iedzīvot atbalstīja, lai mēs varētu veidot tādu lietu kā lielveikals, kas ir svarīgs punkts, gan uzņēmēju iedzīvotāju labklājības viedokļi, ka tika atbalstīta partnergājumu parku veidošana balošiem, lai un šeit attiecīgi veidotos komerciāli centrus, kur būtu tas, atkal veidotos lielveikalu, veidotos uzņēmēju darbība, un tas bija tas risinājums. Tas bija uzmanīgi. Labi, paldies saistībā ar uzņēmēju. Es skatos un lielā cerībā uz labām lietām, gan sociālo lauku, gan arī virtuvīgi. Tā, apkopojot abas divas gan sociālo loku, gan izglītību, jaunieši, un, protams, šeit jaunieši priecājās arī pensionāri, ja, ka nav vietas, kur atpūsties ģimeniski, ja, tātad vecmāmiņi ar saviem bērniem tiek vērā pastaigāties, bērniem ir kur nodarboties, pensionāriem nav. Tātad varētu šos atpūtas laukumus vēstīt kā, vai būtu visām grupām, ar ko nodarboties. Par skolas jautājumiem invalīdiem, tā bērniem īpašām vajadzībām ir, ja, pulcīgi notiek, viss notiekās, bet vajadzētu padomā, tātad mums arī par tādām lietām, kā bērniem ar īpašām vajadzībām viņiem iegūt izglītību. Arī atsevišķi, ja? Nav speciālisti, kas ir viņiem strādā. Ja mēs skolotāji pēc nesam bezspēcīgi, mēs neesam izglītoti, kāds ir izglītots speciālists pedagogs, kas strādā šiem bērniem ar īpašām vajadzībām. Pienācis klāt arī viens punkts, un pasaka ļoti īsāk. Tāpēc nevarētu būt mūžizglītībai profesiju atbūt. Tātad pārkvalifikācija. Tātad runa bija krāsotāji. Varētu būt ne tikai krāsotāji, bet arī cilvēkiem vārdiņus un tā tālāk un tā tālāk. Ne? Tātad visu šo strādājot. Protams, nepabeigtie sporta laukumi, kas ir pie skolas, tāpat kā tika aizskats jautājums par pintūru, kas aizsver, ja ka nav kur pastaigāties, pārvietoties ļoti grūti ir tiem cilvēkiem, kas atrodās ar ratiņķiem. Tātad, un, protams, arī nesnāk pēc mūsu pie izglītības pie jauniešiem interešu grupas pensionāru vidu. Visu, jāsklaus, tas ir vajadzīgs. Jā, darbojās, kultūras namā notiek dažādi pasākumi. Ir koncerti, ekskursijas un tā tālāk un tā tālāk. Bet ir cilvēki, kas sēž mājās un neiet ārā. Un tad būtu vajadzīgs kāds cilvēks, kas aiziet no vakara. Lai vienkārši tātad pasēdēt un parunāt šo cilvēku. Jo zvanīšana ir viena lieta, bet tas ir pavisam kaut kas cits cilvēks. Jā. Vietulīgi, ja pensionāri, kam ir vajadzīgi mums speciālisti. Tā, un runājot par pastu darbību un sociālajai pakalpojumu, kāpēc nevarētu strādāt sestdienās? Jo ne visi mēs tiekam pulkstens pēc 7 līdz pastu. Tātad sestdiena no 9 līdz 3, no 9 līdz 2 vai no 9 līdz 12. Tas vārds piekrauts, ka tie cilvēki, kas strādā no tāda laika pēdās 17.00, tiek vēl atrast šo pastu, atmaksāt rēķinus, vai izņemt no ko, jājūt viss tiek. Tas laikam tā. Jā, un bērni īpašām vajadzībām, tātad teikt, 3 izsaukums zīmes ir nepieciešams asistenti, ko apmaksātas no valsts. Jo, lai šo cilvēku dabūtu kā palīdzību, ir nepieciešams skārtot ļoti daudz un dažādas formalitātes, beigās papīra čupa tāda, un paziņojums sniegt, mēs jūs nevaram iedot šo asistenti. Tādēļ tas arī bija mūsu skolu. Mēs runājam par attieksmi maiņu, ka šeit ir vajadzīgs atbalsts, un ja pie dokumentācija ir viena tā pati visām skolām, tad sagatavo viens, un skolām vajag
atbalstu un attieksmes maiņu kopumā, par to mums šie bērni ir vajadzīgi, viņi ir jāintegrē. Šādi bērni tiešām. Jo viņi mums ir vajadzīgi sabiedrībā. Labi. Vai pie izglītības varbūt tev ir vēl kas īpaši piebilstams? Jā, centrs jautājumu risināšanā, jā, To es paskaidrošu, jā. Šeit būtībā jaunais skatot arī viens no aktuālākajiem, un tas ar tādu tēmu, kā būtībā pa cik Ķekava ir ļoti liels geogrāfiski izmērtāts, tā nebūtu pareizi teikt, bet liels novads ar daudziem centriem. Un ja mēs tagad paskatāmies kartē, tad būtībā Ķekava ir pati Ķekavas pilsēta iznāk Nomalas centrs. Un ļoti liels attīstības moments ir noticis uz Rīgas pusi. Un te parādās tas jautājums, ka, teiksim, ja Baložos, piemēram, viss ir labi, tad, piemēram, Valplauši, Rāma un Katulkalns, ja, tās tie ir rajoniņi, kur būtībā nav nekā no infrastruktūras. Ne, jau šeit viss minētās problēmas būtībā, kas nav. Un tas slēdziens būtu tāds, kad ir jāsāk domāt un izveidot jaunus centrus, kas ir ģeogrāfiski pareizi novietoti. Tātad, lai būtu pieejams no jebkura ciema, tas ir loģiski pieejams ar loģisku attālumu. Tāda bija tā galvenā problēma. Jā, novada centri, viņi ir jāapkopo, tad arī tas mazinātu gan loģistikas problēmas, gan visu pārējo, ja? Jo mēs, kā mēs jau šeit dzirdējam, mums tāda telpa, tas nav, ja? Un tad būtība tā, ka vajadzētu izskatīt tādu iespēju, kur varbūt ir loģiski novietot jaunu iespējas centru, jaunu būvi, kur varētu būt ļoti daudz, kas atrisinās no visiem šiem jautājumiem, un kas ir loģiski pieejams, ja? Bet kas noteikti nav nobīdīts atkal kaut kādā vienā ciema malā, un tad mēs domājam visu, kā uz kuriem nokļūt, kā nonāk, kā tas būtu pieejams vai Baložiem, vai Valplaušiem, vai Alejām, vai Vinkrūgām, vai Melutiem un tā tālāk. Viņam ir jābūt loģiskā izkārtojumā kartē, lai tas tomēr ir vairāk vai mazāk pieejams visiem. Tā bija šī konkrētā problēma jautājums, kas arī ir atzīmē. Šajā sakarībā es gribēju teikt šīs problēmas risināšanai, vajag izmantot atvērto teritorijas plānojumu. Jā, viņš ir atvērts, tātad apkopos laikam tagad pie pirmos priekšlikumus, un tad mums jaunas sabiedriskās apspriešanas, jā, tad šo laiku drīkst palaist garām, tas ir jāizmantot. Jā, protams. Jā, arī lai šo problēmu risinātu. Patiesībā jebkuru no šīm, kas šeit parādās. Nu jā, es domāju, ka mēs īstenībā esam visi tādā ļoti... Paldies, Anna, paldies, Dzintra, paldies par rezultātiem. Es domāju, mēs visi esam tādā ļoti unikālā situācijā. Mums ir, sākot par to, ko Līga teica, atvērts plānojums. Mums 3. jūnijā ir vēlēšanas. Mums ir, manuprāt, cilvēki šeit klāt starp jums, kas ir gatavi ar atvērtu sirdi, ar patiesu, dziļu profesionalitāti un interesi par šīs teritorijas, Ķekavas novada kopēju attīstību. Un, manuprāt, šo ziņu un šo iespēju jums, kā vēstniekiem, vajadzētu nest saviem draugiem un paziņiem. Stāstiet par mums, stāstiet par mūsu plāniem, aiciniet šos cilvēkus piedalīties un līdzdarboties. Jo saprotat, tas ir tas, kas ir tikai un vienīgi kopā panākums. To nevar izdarīt viena jaunā konservatīvā partija ar, nu jau jāsaka tā, vairākiem simtiem atbalstītāju, kas ir aktīvi, kas strādā katru dienu, kaut ko dara, stāsta par mums, palīdz taisīt programmu un tā tālāk, un viņu draugiem un paziņām. Šeit ir runa, ka mums ir vajadzīga visa novada cilvēku kopīga līdzdalība. Un viņiem kopā ir jānāk un jāpiedalās šajā procesā,
lai tiešām jau pēc gada, jau pēc 2 gadiem mēs varētu redzēt, ka šeit ir noticis nopietnas uzlabojums. Lai mēs nerunājam vairs par to, ka mēs jau cik reizi un nevar, un tāpēc, ka domē 17 rūķīši un vēl kaut kas, un atkal zog, un atkal notiek tas, lai vienkārši pēc 3. jūnija mēs par šīm tēmām varam nerunāt. Tas ir tas, ko es tiešām jums visiem dziļi gribu pielikt pie sirds. Ejam mājās, baudam sauli, runājam ar saviem draugiem paziņām un sakiet, ka viņiem ir jāizdara savas izvēles, ka viņiem ir jāpaseko šobrīd tiem procesiem, kas notiek, un ka viņiem ir 3. jūnijā jāatnāk uz vēlēšanām un jāizdara savu izvēli. Paldies! Sirsnīgi paldies jums visiem, ka šajā saulainajā dienā jūs veltījāt tik daudz sava laika. Bet pirms es saku pavisam uz redzēšanos, man gribas jautāt jums, tiem, kas ir īstie baložu cilvēki, kāda ir sajūta? Kā ir būt pilsoniskās sabiedrības daļai? Dāna, kā jums jutāties šajā dienā? Vai šitā vajadzētu darīt arī turpmāk? Žēl, ka jūs ir daudz vairāk ideja. Ziniet, savulaik, kad cilvēki Latviju būvē, viņi arī bija daudz. Viņi arī bija sākumā tikai daži. Sākam būvēt ķekau tie daži, kas mēs šeit esam. Bet tā pa īstam. Bet jūs nākamreiz, ja mēs aicināsim, jūs arī atnāsiet. Labi. Kas mums vēl ir no īstiem baložiem? Lūk. Labi. Paldies jums liels. Mēs tiešām no sirds centīsimies, lai jūs nebūtu bēdīgas par šī laika šajā laikā ieguldīto darbu un vienkārši paliekam labi paziņas draugi un tiekamies nākošajos pasākumos. Paldies un šodien par pasākumu uzskatām par beigšanu.